Šajā video parādīšu, kā tu vari uztaisīt šādu atslēgu piekariņu. Šā piekariņa izveidošanai tev būs vajadzīgas 2 90 cm makramē virves, 1 30 cm virve, karabīne un 2 adatas, lai nostiprinātu karabīni. Darbiņu īstenosim uz šīs korķa pamatnes. Sākam ar to, ka nostiprini karabīnu korķa pamatnē ar adatām, lai tā nevelkas līdz, kad veiksi mezglošanas procesu. Tad ņem vienu no garajām virvēm, nomēr 20 cm un pārloki šajā vietā, tā lai viens gals ir 20 cm un otrs ir 70 cm. Tad pārlocīto virvi izver cauri karabīnai un virves abus galus cauri cilpai. To pašu izdari arī ar otru virvi un pievērs uzmanību, lai abas īsās virves paliek vidū. Un ārmalās tātad paliek abas garās virves. Tad sāksim mezglošanas procesu. Kreiso auklu liec pāri visām 3 auklām. Tad ņem garo auklu labajā pusē, pārliec pāri kreisajai auklai un pa apakšu abām 2 īsajām auklām un cauri cilpai, kas ir izveidojusies no kreisās auklas, gluži kā piemērā video. Tad savelc mezglu. To pašu atkārto no otras puses. Tātad labo auklu liec pāri visām 3 auklām. Kreiso auklu pārliec pāri labajai un pa apakšu 2 īsajām auklām un caur cilpu ārā un atkal savelc. Šie ir 2 mezgli, kas tev ir jāatkārto visu mezglošanas laiku, tātad no vienas puses un no otras puses. Turpini mezglošanas procesu, līdz paliek apmēram 5 cm garas auklas. Tad mezglojums ir jānobeidz. Tad ņem 30 cm auklu, izveido apmēram 4 cm garu cilpu, tā lai uz mezglojumu paliek aptuveni 2 cm garš auklas gals. 3 līdz 4 reizes aptina auklu cieši apkārt mezgloto auklu galiem, šādi kā video. Kad tas ir izdarīts, tad galu, ko tikko tini apkārt, izver cauri cilpai. Pieturi visus galus, kas ir piekariņa apakšā, un augšējo virves galu velc uz augšu. Tādā veidā tu izveidosi mezglu. Velc viņu tik daudz, lai mezgls mazliet paiet zem aptītās virves. Liekos galus var nogriezt. Augšējo virves galu noteikti var griezt, taču apakšējo vari izvēlēties arī negriezt, un tad apakšējās skaras tev būs kuplākas. Tālāk ar pirkstiem atritini auklu galus un ar nelielu ķemmīti tos izķemmē un nolīdzina ar šķērēm. Lūk, un tavs makramē piekariņš ir gatavs.